Jānis Zvērs, Ģintars Rudīts, TV3 ziņas. Tuvojoties jaunajam mācību gadam kā ierasts, skolotāji atgādina par savu zemu atalgojumu. Izglītības ministrijā lepojas, ka izdevies valdībā izcīnīt papildu naudu pedagoģu darba samaksas paaugstināšanai no 1. septembra. No nozares ministrijas izskan prognozes, ka vēl pēc gada atalgojums sasniegs vismaz 709 eiro par vienslodzi. Bet tikmēr mācību spēki solījumiem vairs netic. Zemā atalgojuma dēļ īsi pirms jaunā mācību gada sākuma daudzi nolemj pamest skolotāju darbu. Vairāk stāsta Guntis Meisters. Vēl pēdējās dienas klases skolās ir tukšas un klusas. Notiek pēdējie sagatavošanās darbi jaunajam mācību gadam. Tomēr daudz skolotāji joprojām nezina, cik viņi saņēmis par padarīto darbu. Vairāki desmiti skolotāju un izglītības darbinieku ārotbiedrības pārstāvi no visas Latvijas šodien sapulcējās ārotbiedrību centrālajā mājā, lai no izglītības ministres Inas Drubietes mutes dzirdētu jaunumus par darba samaksas paaugstināšanas grafiku. Jau iesākot sarunu, Drubiete paziņoja, ka ministrija pilda prasības. Tas nav pietiekams skolotāju darba novērtējums. Varu teikt, ka skolotāju darba samaksa par likmi ir pieaugusi no 395 eiro līdz 420 eiro. Visi skolotāji saņem piemaksu par kvalitātes pakāpēm, sākot no 31 eiro par 3. un beidzot ar 99 eiro par 5. kvalitātes pakāpi. Un skolotāji saņem piemaksu 40% apmērā, nevis līdz 40%, kā tas bija agrāk, par papildus veicamajiem pienākumiem. Tomēr daudzi pedagoģi tikšanos pameta vīlušies, joprojām nesot saprotams, cik tad viņi saņems par padarīto darbu. Viena skolotāja pat paziņoja, ka zemā atalgojuma dēļ ir spiesta pamest darbu. Esmu pēdējo nedēļu skolotāju, un es pametu šo darbu. Mani neapmierina par darba samaksu nosacījumi. Ir atsevišķas skolas un, piemēram, pirmskolas izglītības iestāžu darbinieki, kuri saņems vairāk, jo viņu likme, viņi arī līdz šim saņēma to minimālo likmi. Bet skolas, kurās skolēnu skaits ir lielāks, likme līdz šim arī bija lielāka. Tikmēr izglītības ministrijā jau prognozē, ka 2015. un 16. mācību gadā pedagoģi varētu saņemt vismaz 709 eiro algu. Tas gan ar nosacījumu, ja valdība apstiprinās izglītības ministrijas prasību par papildu finansējumu 36 miljonu eiro apmērā. Viens darba samaksas modeļa reformas variants ir uzlabota sistēma nauda seko skolēnam, un otrs modelis, kuru pašlaik atbalsta arī arotbiedrība un vairums skolotāju, saistās ar noteikta stundu skaita darba nedēļas noteikšanu. Tas paredz pāreju uz 36 stundu darba nedēļu. Pie esošā finansējuma vidējā alga tad sasniegtu 603 eiro pirms nodokļu nomaksas. Paredzams, ka par abiem variantiem vēl būs āsas diskusijas. Guntis Meisters, Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas.